Mīļie draugi, es tikko atgriezos no pasākuma pie ministra kabineta ar nosaukumu Nozieguma vieta. Manuprāt, ļoti atbilstošs nosaukums, jo tieši ministru kabinets, Latvijas ministru kabinets, ir tā vieta, kur tiek darīts viss, tiek plānota vispārēja Latvijas deģeneretizācija, debilizācija un izputināšana. Šī valdība atšķiras no 18. gada Latvijas valdības ar to, ka 18. gadā cilvēkiem tika dota par brīvu zemi, lai to varētu apstrādāt un valsts varētu uzplaukt. Šī valdība dara visu, lai mūsu zeme nokļūtu svešās rokās un lai mūsu cilvēki aizbrauktu projām. 3 gadu laikā 120 000. Tas ir sliktāk nekā karā. Pie ministru kabineta bija apmēram 100 cilvēku, vairāk 10 biedrības, kura rīkoja šo pasākumu biedru, un izskanēja viena frāze: laikam pārējiem ir viss kārtībā. Un es gribu šodien aicināt un jautāt, kur tu esi? Tev tiešām viss ir kārtībā? Kamēr mēs tur nebūsim 100 reiz vairāk, 1000 reiz vairāk, šajā valstī nekas nemainīsies. Un es aicinu mosties latvieti un mosties Latvija, lai šis pasākums ir sākums protesta akcijām, kuras kā sniega pika izveido lavīnu un iztīra šo valsti no noziedzniekiem pret savu nāciju. 17. maijā rīkošu protesta akciju par vārda brīvības ierobežošanu. Esi mans atbalstītājs, esi mans draugs, esi ar mani vienā rindā. Uz tikšanos!